šī te cīņas un bēgšanas reakcija, šī simpātiskās nervu sistēmas darbība patērē daudz enerģijas. Nu, tu padomā, ja tu esi savā darbā vai visu dienu noņēmies ar bērniem, tu esi visu laiku bijis kaut kādā stresā, kaut kādā skriešanā, un tu beigās vakarā apsēdies un saproti, bāc, vienkārši nav enerģijas. Jo muskuļiem tiek piegādāti glikozes krājumi tajā brīdī, kad tu esi tajā simpātiskās nervu sistēmas darbības diapazonā un paaugstinās adrenalīna līmenis, liekot arī asinīm plūst uz lielajām muskuļu grupām un palielina arī plaušu kapacitāti. Jo, pieņemsim, ja tu esi dusmās, tev ieslēdzās, tu jūti, kā tev pieplūst asinis muskuļiem, tev rokas sažmiedzās, vai ka tu saproti, ka, nezinu, tu ir suns priekšā, tu viņu nezini, nepazīsti, un tev tā kā ieslēdzās, pagaidi, es tagad tūlīt esmu gatavs mest kājas pār pleciem, tev vienkārši tiek asinis pārsūknēts no orgāniem tālāk uz muskuļiem, lai tu varētu par sevi pastāvēt, lai tu varētu aizbēgt vai cīnīties. Un tas ir tas, ko dara šī simpātiskā nervu sistēma.